gan sabiedrībā, gan mums visādi mīti par onkoloģiju, par krūtsvēzi. Un es sevi visu laiku mocīju un šaustīju un visu laiku sev pārmetu, kā es esmu dzīvojis, ka es esmu sev piedzīvojis to krūtsvēzi. Un vēl tik jauna un vēl. Un tad, kad tieši saņēmu to braku, es ieraudzīju to atbildi, ka protams, es tāpat sevi šaustīju, loģiski, jo tāpēc, ka tas, kas ir svarīgi uzsvērt, vai ne, ko mēs sakām, ka tas, ka tev ir tā mutācija, Marta, tas nenozīmē, ka tu saslimsi. Un jā, braka viens ir ļoti augsts, 80% varbūtība, bet tomēr tā atbilde man pašai bija tāds miers, ka es beidzu sevi tik ļoti šausties. Ka šodien, tieši 21. jūnijā, tieši pirms gada, dakteris Loži izglāba man dzīvību, izgriežot man abas krūtis. Tieši šodien ir pagājis gads. Es viņam esmu ļoti pateicīgs. Būtībā, jebkurš, kuram ir kāds radinieks, vai tuvāks vai tālāks radinieks, kuram ir vēzis, var griezties. Stradiņos ir tāds pārmantotā vēža konsultācijas kabinets, kur var veikt pirmā līmeņa testēšanu, šī asins analīze. Tests ir iespējams veikt arī pa valsts naudu. Un tur mēs varam skatīties diviem biežākiem gēniem, BRCA1 un 2. Es neko nezināju par BRCA. Es domāju, tagad man pateiks, ka tagad man jātaisa sonogrāfija biežāk. Tur reizi gadā būs jātaisa. Un kad es atnācu pie tā onkologa, ļoti lepna, viņš man teica, visi ģimenē slimoja. Tad būs jātaisa mastektomija, jāizņem olnīcas, un es sēdēju kā rāmaru pa galvu. Es domāju, nē, stop, pagaidi, ko tu man stāsti?